Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā izmantot Holandu koda karjeras testu, lai atrastu jūsu personībai piemērotu darbu. Holandu profesiju teorija balstās uz ideju, ka cilvēkiem ir tendence iedalīties 6 galvenajos personības tipos – realistiskā, pētnieciskā, mākslinieciskā, sociālā, uzņēmīgā un tradicionālā. Veicot Holandu kodu karjeras testu, jūs nesaņemat vienu rezultātu vai personības tipu, drīzāk jūs uzzināsiet, cik spēcīgas ir jūsu attiecības un intereses 6 dažādās interešu kategorijās. Labāk izprotot savu unikālo profesionālo profilu un personību, jūs varēsiet noteikt sev piemērot darba piedāvājumus. Šajā modulī Portfolio for Employment komanda soli pa solim izskaidro, kā veikt Holandu koda karjeras testu. Kad esat noskatījies šo pamācību, varat pats izmēģināt veikt Holandu koda karjeras testu, izmantojot Portfolio for Employment komandas sagatavoto pirmā moduļa soli pa solim mācību uzdevumu. Ir arī mācību uzdevums par to, kā lasīt un saprast 6 stūra grafiku, kas palīdzēs jums gūt jautru patstāvīgu mācību pieredzi. Kad esat pabeiguši, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotajiem atbilžu paraugiem un norādījumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentārus zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām. Veiksmi un jautri piedalieties pašapziņas testā!